Viņi joprojām sapņo par Eirovīziju, par labām attiecībām un, protams, kāzu kleitu. Joprojām viņi ir ļoti atvērti pret saviem faniem, pret cilvēkiem, kas ar viņu komunicē. Un joprojām tā ir Ines Cibuļska, jeb Ines Saulīte. Un šī, dāmas un kungi, ir intervijas otrā daļa. Bet tas nozīmē, ka tu esi gatava jaunām attiecībām? Noteikti, jā, un man ir cilvēks, ar kuru es sarakstos joprojām. Man ir kāds noslēpums, un tas man tiešām ir padarījis laimīgu un priecīgu. Es esmu gatava tiešām uzsākt jaunas attiecības un tiešām būt pavisam laimīga. Un es ticu, ka tas mirklis pienāks, un tas būs zināms visai Latvijai un visiem faniem, skatītājiem un visiem, kas mani mīl un atbalsta mani. Kāpēc tas ir tik svarīgi, tik būtiski? Tas ir svarīgi, tāpēc, ka es joprojām esmu pieķērsies visiem saviem atbalstītājiem tieši informāciju, kāpēc, lai zinātu par mani. Tas tāpēc, ka daļa no manas dzīves ir to cilvēku daļa no manis, ko es dodu viņiem un par sevi zināt, jo viss, kas ir mans, ir arī manu fanu. Arī privātā dzīve? Daļa no privātās dzīves noteikti, jo tas ir, es domāju, katra dziedātāja, es tā domāju, katra mūziķa labākā lieta, ko var dot saviem faniem, ļaut sev nedaudz tuvoties. Bet pat arī presē tu pats stāstīji, kad bija tāda sarakste un kāds vīrietis, vienkārši puisis, izmantoja šo te saraksti, pēc tam viņu atklāja presē. Kad tev šķiet, kāpēc tā notiek, kāpēc cilvēki tā dara? Daļa cilvēku, es varu pateikt noteikti, cenšas gūt popularitāti. Vienkārši es noteikti kaut ko pateikšu, prese rakstīs un es kļūšu populārs. Daļa atkal cilvēku, lai atkal domā tādā veidā, kādu pazemot, pateikt, es stāvu šeit, tu esi apakšā. Un rakstot tieši tas cilvēks, kas rakstīja šo un publicē, deva informāciju presei, principā viņa rīcība ir nosodāma, jo darot to, ko viņš izdarīja, viņš jau pazemoja burtiski pats sevi. Kā tu vispār skaties uz visu arī to negatīvo, kas ir saistīts ar tevi? Ne visi cilvēki, piemēram, uztver pozitīvi. Ir arī, protams, šī te negatīvā attieksme. Kā tu spēji sadzīvot ar to visu? Brīžiem ir tā, kad es padodos, bet 99% ir tā, ka no katra negatīvā komentāra es cenšos izprast, kāpēc cilvēks tā domā. Otkārt, ir negatīvos komentāros arī kāds labs ieteikums, kuru vajadzētu varbūt respektēt un novērtēt. Un es tos negatīvos aspektus mēģinu pārvērst gan pozitīvā enerģijā, gan arī pozitīvās domās, kāpēc ir tā un ko es varu darīt lietas labā. Bet tad es tā īsti līdz galam tomēr nesaprotu, kāpēc tev ir tik svarīga šī te publicitāte, tāpēc, ka tu gribi būt, ja tu esi dziedātāja, tāpēc, ka tu esi publiska persona, jo bieži vien mēs no tā visu nogurstam un gribam pilnīgi kaut ko citu. Kāpēc tev tas ir tik svarīgi? Zini, ir tā, ka tas notiek automātiski, ir mazliet jocīgi un amizanti man pašai tā liekas. Bet viss, kas notiek ar manu dzīvi, atspoguļojas presē, un ir tā, ka tas pat tiešām tā nejauši, bet skaisti tas notiek. Un man tas ir svarīgi, pašas dēļ tas noteikti nē, bet tieši to cilvēku, kuri gaida no manis, Ines, es nevaru tevi satikt, aizbraukt, satikties, bet man ir iespēja par tevi zināt daudz vairāk, tieši ko es vēlos zināt. Un man ir tā ir tā laimīgā iespēja būt, kā es teicu, tuvāk tiem, kuri mani mīl, un tas man ir svarīgi. Bet tomēr tu dzīvo mazpilsētā, kur cilvēki viens otru pazīst. Par tevi raksta presi, raksta visdažādākās lietas. Kā ir dzīvot tur un vai nav šis spiediens? Staigājot pa Rīgu, varbūt tu tik ļoti nejūti to, ka tevi atpazīst un tevi zina, bet ja tu dzīvo vietā, kur varbūt dzīvo pāris tūkstoši, ir pilnīgi savādāk. Jā, tā ir tā lieta, par ko man arī tiešām ir ko teikt. Jo tur mani pazīst, tur pa mani runā ļoti, ļoti daudz. Ir cilvēki, kuri ļoti smaida un izsaka kritiskas piezīmes, ko tu Ines tā. Bet cilvēki lielākā daļa saprot un arī atbalsta. Viņi saka, ir labi, ka ir gaišs, pozitīvs cilvēks un cilvēks, kurš nekauns runāt. Cilvēks, kurš parāda Latvijai, ka arī var būt brīvi un mēģināt saplēst tās saites, kas varbūt tur tā piezemēti. Protams, ka
tu muzicē un dari lietas arī tāpēc, ka tev ir bērni, kur ir jāuztur. Kā tu redzi savu bērnu nākotni? Nu, bērni ir aktīvi mūzikā tieši kopā ar mani. Mazākais puika ļoti dzied, arī uzrakstīs savu dziesmu ir pats. Un es domāju, mēs kādu laiku sāksim startēt kopā. Došu iespēju mazajiem augt un tieši pozitīvā gultnē parādīt, ka viņi ir radošas bērni, radošas dvēseles un grib strādāt. Un tas ir tas, ka es domāju, bērni izvēlēsies darīt to, kas, protams, viņu sirdīs. Bet man kā mātes pienākums ir virzīt tajā, kurā es uzskatu, kad viņš attīstās. Un es ļoti vēlētos, lai tā būtu tieši mūzika vai kaut kas tieši tāds radošs. Tu tiešām domā, ka Latvijā, piemēram, bērns var izdzīvot tikai ar mūziku, vai viņam nav jādara jau no bērnības vēl kaut kas? Noteikti. Tas ir viennozīmīgi, kad viss ir jādara, ko vien var darīt, lai tiešām veidotos par cilvēku, kurš varētu sevi nodrošināt, savu ģimeni un tālāk arī būtu stabils. Bet mūzika ir tas, kas varētu palīdzēt saglabāt to pozitīvismu iekšā, nepalikt rupjam, agresīvam, jo mūsdienās var redzēt, cik cilvēki, kuri strādā tos vienkāršos smagos darbus, viņi ir noguruši un viņiem pietrūkst tieši tās emocionālās brīvības lidojuma. Bet tā nebaida tas, ka arī viņi reiz nokļūs šajā negantajā informācijas vidē, kur tad ir ļoti daudz negācijas. Tev tas nebaida? Es domāju, lielā mērā šobrīd viņi visi 4 ir nokļuvuši tur. Man, diemžēl, ir diezgan apbēdinoši tas, jo izsakās jau par mani un bērni. Viņi īpaši nav nekāda tāda atsauksme no bērniem, ka viņi tur teikt, mamma, kāpēc tā vai šā, pagaidām nav vēl. Bet principā ir tā, ka mani tas nebiedē, ka viņi izaugot, jo viņi noteikti nerīkosies tā, kā rīkojos es. Viņiem būs noteikti savu skatījums no malas, jo viņi redz un vērtē mani. Un ja viņi ievirzīsies tieši muzikālajā jomā, tad viņu skatiens būs vērsts citā leņķī, mācoties no manām, kā saka, nepareizajām vietām varbūt, no tā, ko es varbūt viņu acīs daru nepareizi. Kad tev šķiet, kurā brīdī dziedātājam, māksliniekam, mūziķim ir jāpamet skatuve? Tad, kad viņš vairs nejūtas drošs par savu es. Es domāju tieši tad, kad viņš jūt, ka cilvēkiem nespēja dot to, ko gaida tie atbalstītāji. Tad, kad viņš jūt, ka viņš ir sevi noslēdzis, vienalga, tas arī var notikt jebkuru dienu. Vienalga, vai tu esi jauns, vai tu esi vecs, bet tas ir jājūt emocionāli. Stop, šodien ir viss, es beidzu. Emocionālais kontakts vairs neveidojas cilvēkiem, un tas moments pienāk, es domāju, jebkuram mūziķim. Un Raimondam Paulam aplausi, viņam joprojām ir tas, un arī aplaus tiem, kas tiešām notur tā viļņu un ir ilgstoši. Bet tā nešķiet, ka cilvēkam, kurš nodarbojas ar mākslu, tā ir sava veida traģēdija. Iespējams, ka tā ir viņa dzīvē lielākā traģēdija. Es domāju, lielai daļai mūziķu un mākslinieku un tiešām radošām personībām tā tas ir. Jā. Tā ir traģēdija. Bet ir jābūt vienmēr, kā saka, papildus durvīm, papildus izejai. Ja tu esi dziedātājs, tu vari darīt pēc tam, beidzot savu skatuves gaitu, tu vari attīstīties citā virzienā un darīt lietas, kas var dot citiem labumu no tevis, ko tu esi darījis. Vai tu mācīt vari mūziku, vai tu atkal vari kādam citam dot kādus gudrus padomus, vai vienkārši būt blakus kādam. Tad vienalga arī nākotni tu tomēr saisti ar mākslu, ar mūziku? Es domāju noteikti viennozīmīgi, jo viss, kas ir mūzika, tā ir mana dzīve. Un mūzika noteikti paliks manas dzīves neatņemama sastāvdaļa, vai tas būs rīt, vai parīt, vai pēc 10 gadiem. Tā ir arī Latvija, vai tā ir cita valsts? Šobrīd man ir ļoti smagi runāt par Latviju, jo Latvijā ir tā, ka cilvēki ir jauki, viss ir kārtībā, bet pietrūkst kaut kā man šeit. Un es domāju, ka negribētos tā uzreiz teikt, es šodien braucu projām, bet es domāju, ka es Latviju pametīšu. Es tā jūtos iekšēji savā sirdī, un kad manas muzikālās gaitas attīstīsies kaut kur citur. Varbūt teiksim tā kā priekšnojautu vairāk. Tad tava nākotne, tad savu nākotni tu saisti mazāk ar Latviju, tad ir tāds liels plāns Eirovīzija, tad joprojām taps mūzika, sakārtot savu privāto dzīvi, un tāds, man liekas, skaists fināls varētu būt Inese baltā kāzu kleitā. Es domāju, tas notiks. Un notiks tādā brīdī,
kurā vismazāk es pati to gaidu. Un tas būs tas skaistākais fināls, un es to ļoti, ļoti vēlos. Un dzīvē notiek viss, un tas brīnums notiks. Saki, kāda ir tava laimes sajūta? Mana laimes sajūta noformulēt to es varu tikai savā mūzikā, savās dziesmās. Laime ir tad, kad tu esi brīvs, ka tu vari smaidīt arī tad, kad lietus līst, ka tu vari dziedāt tad, kad ir ļoti skumji, un tad, kad tu vari pieiet uz ielas kādam garam gājumam, var pateikt, sveiks, lai tev jauka diena. Tad tu jūti, ka tad tu esi pildīts laimi. Ja to nevar, tad ir mazliet tukšums. Bet tad, kad ir rūgtuma asaras? Arī tad ir jāmēģina saskatīt laimi, jo asarās ir kaut kas tāds, kas cilvēkiem ir jāizsāp, lai viņš kļūtu laimīgs. Afigēti!